Labrīt, Ants! Labrīt! Šorīt un šonedēļ vispār kopā ar plastikas ķirurgu Gans Ģīli mēs apspriežam jautājumus, kas saistīti ar krūšu veselību. Un arī krūšu implantiem. Un tas pirmais jautājums ir, cik ilgi Ants kalpo krūšu implanti un kādi ir ieteicami to nomaiņa? Jau daudz gadus nav uzstādījums, ka ir kaut kāds implantu derīguma termiņš. Tā tas bija gadus 20-25 atpakaļ ar implantiem, kuros bija salīdzinoši šķidrs, mīksts gēls iekšā. Viņiem bija lielāks plīsuma risks, tāpēc bija uzstādījums, ka reiz 10 gados jānomaina, jo tas bija laiks, kad sakrita, kad biežāk viņi mēdz saplīst. Bet pēdējos 11 gadus sliktie implanti visdrīzāk var kalpot visu mūžu. Jautājums ir, vai viņi nav izraisījuši kaut kāda veida veselības problēmas, kas rada vai nu krūts formas izmaiņas vai sajūtas izmaiņas, un šīs tad ir biežākās situācijas, kad mēs iesakām mainīt. Un kādi ir tie simptomi, kas liecina, ka tie implanti būtu jānomaina? Pirmkārt, tas ir konstatēts implanta plīsums. Implantu plīsuma risks pēdējos gados ražotajiem implantiem ir zem 1%, bet jebkurā gadījumā arī 1% pacientu ir kaut kāda daļa, kam vajadzētu dabūt viņus ārā un ielikt jaunus veselus. Implantu plīsums var atklāt vai nu, ja krūtīm pamainās forma, kā tas dažkārt ir, vai visbiežāk to atklāja nejauši veicot izmeklējumu, vai sonogrāfijas vai mamogrāfijas laikā pamana, ka tas implanta gēls ir ārpus viņa ārējās kapsuliņas. Un tās var būt izmaiņas, kas saistās ar organisma reakciju ap šo te implantu. Tā var būt vai nu kapsulas kontraktūra, jeb blīva kapsula, kas krūti sāk deformēt un padarīt stingrāku, blīvāku, cietāku. Vai tā var būt imūnā reakcija, kas rezultējās šķidrumā krāšanā ap implantu. Un vai implanta maiņa ir sarežģītāka par implanta pirmreizēju ievietošanu? Atkarīgs no iemesla, kāpēc mēs viņu mainam. Ja mēs vienkārši samainām mazāku implantu pret lielāku vai lielāku pret mazāku, lielākoties tā operācija var būt pat vienkāršāka, bet ja ir kādas no šīm te audu problēmām ap implantu, tad gan tas darbiņš ir piņķirīgāks. Labi. Paldies, tev, Ants! Paldies, Ants! Paldies. Radio Skonto.